Kad tas notika, viņi dzīvoja mazā pilsētā, kur visi viens par otru runāja un visu zināja. Viņiem bija jāiet tumsā, pastaigāties, lai viņi vispār varētu normāli iziet. Mana mamma bija pavisam jauna, kad viņa palika stāvoklī ar mani. Viņai bija tikai 14 gadi, un kad es piedzimu, bija palikuši 15. Viņai mamma nebija stāstījusi par to, kā rodās bērni. Kādā 4. grūtniecības mēnesī viņa sāka apzināties, ka viņa gaida mani. Un tas viņai bija milzīgs šoks. Viņa apdomāja arī abortu iespēju. Tad, kad mans tēvs uzzināja, viņš arī piedāvāja veikt abortu. Visu mainīja tas, ka man vecā mamma uzzināja, ka mamma ir stāvoklī, un viņa uzreiz teica, ka mammai būs jāatdzemdē, un vispār nekādi citi varianti netika apsvērti. Laiks, kad mamma bija stāvoklī, un arī vēlāk bija ļoti smags un grūts, un viņa skolā kaunināja par to, un gan skolotāji, gan citi apkārtējie, un visi runāja arī, ka piedzimis slims un kroplis bērns. Es esmu pilnībā vesela, es neesmu slima ar manām kājām, un visu ķermeni viss kārtībā. Es, kad piedzimu, tā kā mamma bija tik jauna, tad man bija mīksti kauli, manas kājas veidoja tādu apaļu tā kā formu, kā ritenis, un abām kājām bija ģipši, bet viss ir kārtībā, un es varu strādāt ar cilvēkiem, vadīt vingrošanas nodarbības, pat varu skriet, un viss ir pilnībā kārtībā. Mana mamma ir mana varone. Vienmēr esam bijuši kā draudzenes, un viņa ir varone, tāpēc, ka viņa ar to visu ir tikusi galā. Viņa vienmēr gājusi visām grūtībām cauri, cīnījusies. Es un mana mamma, mūsu ģimene ir dzīves pierādījums, ka tas ir iespējams, un ka viss beigās ir ļoti labi. Paldies, mamma, ka tu esi. Paldies, ka tu tik daudz esi mums devusi, un tu esi pat labākā mamma.